Monogrāfija Francisks Varslavāns tapusi 2,5 gadu laikā. Grāmatas autore mākslas zinātniece Irēna Vilčuka veikusi apjomīgu pētniecisko darbu, lai apkopotu mākslinieka dzīves un daļrades gājumu. Francisks Varslavāns viens no izcilākajiem kultūras cilvēkiem, ko Latgale devusi tā savā laikā. Par viņu tika rakstīts periodikā. Cilvēks, kurš visu savu dzīvi veltīja Latgales kultūras attīstībai. Dodamies gan uz Rīgu, gan ceļojot pasaulē plašajā, vienmēr atgriezās tepat Latgalē, Rēzeknē un darīja visu, kas viņa spēkos, lai celtu mākslas kultūras līmeni. Mākslas zinātniece Irēna Vilčuka ir ļoti pamatīgi pētījusi arhīvus, un milzīgs dokumentu krājums, autentiski foto uzņēmumi. Ja? Tāpat arī kvalitatīvas reprodukcijas darbu, kuras ir savāktas pa visu Latviju būtībā, gan no mūzejiem, privātām kolekcijām, cik iespējami. Ja? Tā ka grāmata ir kapitāls, pamatīgs un ļoti nozīmīgs izdevums Latvijas mākslas vēsturē. Monogrāfija Francisks Varslavāns sastāv no 3 daļām – grafikas un glezniecības darbu reprodukcijām, kā arī no vērienīga dokumentu krājuma, kas ļauj ieskatīties mākslinieka daļradē padziļināti caur viņa paša un laikabiedru atziņām un vērtējumiem. Monogrāfijas atklāšanas svētkos viesojās arī mākslinieka brāļa, režisora Antona Varslavāna meita Anita Varslavāne, kur atminas retas epizodes no gleznotāja dzīves. Kad viņa tēvi bija pārradušies no evakuācijas, un mēs bijām ar mammu aizgājušas, mēs gājām staigāt. Mamma, es un onkulis Francisks ārpus pilsētas, un viņš skatījās, ko viņš varētu uzgleznot, tieši no dabas. Un tā viņš tā ilgi pētīja, skatījās un pateica, es esmu ielicis atmiņā. Es atcerēšos. Tik liela monogrāfija, tas apjoms ir ļoti liels. Līdz šim ir bijuši tādi, mazāki, teiksim, tādi, kā to teikt, drīzāk pēc kaut kādiem bukletiem vai kaut kas tam līdzīgs. Pēdējais bija diezgan liels, tas katalogs, kad viņam Rīgā bija izstāde, 2000. gadā. Viņš ir viens no tiem, kas gadsimta, tajos pirmajos gadu desmitos, ienesa šeit būtībā pasaules jaunās vēsmas. Tikai daži bija tādi, kuri bija tik tālredzīgi vai tālredzīgi, kuri saklausīja šo jauno laikmetu, un viens no tiem arī mūsu reizeknietis Francisks Varslavāns. Kopš izcilā mākslinieka nāves pagājis vairāk nekā pusgadsimts, taču viņa gars līdz šim dzīvojas gleznās un grafikās. Pateicoties vērienīgajam pētnieciskajam materiālam, atmiņas par mākslinieku tiks nodotas arī citām paaudzēm, tai skaitā topošajiem Latvijas mākslas telpas veidotājiem. Jūs ar to labo darbu atdzīvot un devat spēku vienai no Rēzeknes slavākajām leģendām, vienai no Latgales slavākajām leģendām, un arī ģēni, Franciskam Varslavānam. Grāmatu izdevusi Rēzeknes Latgaliešu kultūras biedrība sadarbībā ar Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskolu. Tās izdošanu atbalstīja Latvijas kultūra kapitāla fonds, Latgales kultūras programma un Latgales novada pašvaldības. Monogrāfija būs pieejama Latgales bibliotēkās, skolās un pašvaldību kultūras centros.